šī ir gada nogale. Ir ļoti labs laiks, lai drusku piebremzētu, paskatītos uz savu dzīvi, savilkt kaut kādas likumsakarības, kas ir jāmaina. Ja tu neko nemainīsi, nekas arī nemainīsies. Ja tu gribi pārmaiņas savā dzīvē, tev ir kaut kas jāmaina savā dzīvē. Jāmaina sākot jau ar savu domāšanu, ar savu attieksmi, ar saviem vārdiem, ar to, ko tu dari, ar to, kā tu izturies. Un es gribētu teikt, vispirms izdari to draudzē, un tad tev būs spēks ir aiziet pasaulē un arī tur spīdēt. Kristietis ir pilsēta kalnā. Un slikts kristietis, slikts, nepaklausīgs, dumpīgs kristietis ir ceļš uz traģēdiju. Uz to cilvēku traģēdiju, kas ir viņam blakus. Jo cilvēki vispirms seko cilvēkam un tad tikai atrod Dievu. Un ja viņi sastopās ar ļaunatminīgu, mēlnesīgu, tiesājošu, nervozu, egoistisku, neusticīgu un tādu, kurš neusticas kristieti, vai viņam ļoti gribēsies iet pie tava Dieva. Tāpēc mums ir dota milzīga vara, mums ir dots milzīgi daudz, tajā pašā laikā mums ir ļoti daudz no mums arī sagaida.